Pilderu dzimtas mīlestība uz zirgiem aizsākusies jau senākā pagātnē, taču paši iegādājās zirgus, kad bērni Mārtiņš un Magdalēna izlēma apgūt jāšanas prasmes. Mēs cītīgi trenējamies un braucam uz sacensībām, lecam, daramies. Mums tas viss ļoti nopietni sāk jau palikt. Ar katru gadu ar vien vairāk un vairāk. Šī ir korida, ķēve. Rītā, patiesībā sakot, ar viņu ir jāstartē sacensībās. Šādi tiek sagatavots zirgs uz treniņu. Viss iemaukt segli, sega, kājsargi. Patiesībā sākot, panākums ir tāds, ka es esmu diezgan tālu ticis, varu jau likt kaut ko augstāku. Sākumā bija ļoti grūti, bet ar laiku es to visu strādājot, es esmu panācis, kad es varu kaut ko sākt darīt vēl augstāk. Lekt, tur lielāks maršruts, tā. Sadarbība ar zirgu ir puse no tā, ko tu vispār šajā sportā. Tas ir vairāk kā puse, jo bez sadarbības tu principā var nenodarboties. Ja tev nav tās sadarbības, tās sajūtas, tad nav jēgas. Jo tas tev attīsta tālāk dzen uz priekšu. Un tas palīdz kontaktu uzturēt ar zirgu, kas tālāk palīdz strādājot un trenējoties. Gan Mārtiņš, gan mazā Magdalēna jau guvuši labus rezultātus sacīkstēs. Viņu zirgi ir ne tikai labi kompanioni, bet īsta ģimene. Tā ir ciela viņa, tas ir mans zirgs. Un kādreiz, kad viņa bija mazāka, viņa bija ļoti kašķīga un viņa man īsti neklausīja. Bet tagad viņa nav īsti mainījusies, bet ir bišķiņ paklausīgāka. Man ir zirgu končas. Viņas izskatās šādi, kuras zirgam ļoti garšo. Ir zirgi, kuriem daudz kas negaršo, bet šis ir zirgs, kurš ēd visu. Viņai garšo gurķi, āboli, maize, burkāni, viss kaut kas. Jāšanas sports ir visas ģimenes aizraušanās. Bērni startē sacīkstēs, bet vecāki ir lielākie palīgi un atbalsta komanda. Tā kā man pašai ļoti patika zirgi, un tas bija mans dzīves sapnis, kad man varētu būt zirgi savi. Un īstenībā man pašai mans tētis, dzīvojot Rīgas centrā, visu bērnību stāstīja, ka mums kādreiz būs zirgi. Un kaut kā tie sapņi materializējās, un tad, kad bērni sāk izrādīt šo interesi, tad mēs sapratām, ka, laikam, ka beidzot vajadzētu to realizēt. Un lēnām pa vienam hobiju zirdziņam, varbūt pat nedomājot par sportu, pat nedomājot par kaut kādiem tālākiem mērķiem, mēs esam izauguši līdz tam, kad mums kopā ar brāli un vecākiem jau ir vairāk kā 10 zirgi. Ja arī jūs esat sapņojuši reiz cēlijāt zirga mugurā, Pilderi iesaka vispirms ar zirgiem tā kārtīgi sadraudzēties. Patiesībā sakot, visi sāk ar pamatiem. Kaut kur, kādā stālī, piemēram, kaut vai šeit. Viņi iet pie trenera un viņi mācās. Tas paiet 2-3 gadi. Jāpaiet laikam, kamēr viņš saprot, kas tas ir. Protams, no sākuma ir jāsāk ar to, ka ir jāpamēģina, ir jāizbrauc pie zirdziņa. Ar viņu ir jāsadraudzējās, ir jāsaprot, vai tas ir, tas nav tā kā motocikls, tā nav tā kā basketbola bumba, zirgs ir dzīvnieks un ir jāsaprot, vai ir tā sadarbība veidojās vai nē, un vai bērnam vai pieaugušam cilvēkam, vai viņam patīk šis zirdziņš, vai viņam nav bail. Citi cilvēki šajos dzīvniekos redz tikai spalvas, varbūt netīrību, varbūt par daudz rūpes un bailes, bet, ja cilvēkam patīk, tas jau pirmām kārtām ir jāpatīk un ir ļoti jāgrib. Un tad jau viss ir izdarāms, var iemācīties, daudz ko var iemācīties. Izjāde ar zirgu var būt ilgi kārotais atpūtas brīdis pie dabas kopā ar mīļajiem, kurš pārvēršas kopīgā ģimenes hobijā gluži kā Pilderiem. Bet pirms došanās pie zirgiem der ielāgot dažas būtiskas lietas. Pirmais – atrast tuvāko stāli un sadraudzēties ar kādu no treneriem. Pirms došanās patstāvīgā izjādē iemācīties vadīt zirgu, izvēlēties atbilstošu apģērbu, atcerēties, ka drošība ir pirmajā vietā, apbruņoties ar pacietību, brīvu laiku un burkāniem. Bet galvenais ieteikums vienkārši aizbraukt un pamēģināt.